arī, piemēram, ja kāds ir mirstošs vai jau nomirst, tad arī parasti piederīgie gāja pie skolotājiem un tā kā jautāja, ko viņš redz, jo tur parasti ir visādi tā kā tie ārējie faktori, pēc kuriem var noteikt, kāda ir bijusi šī iziešana apziņas no ķermeņa, vai viņa ir bijusi veiksmīga vai netik veiksmīga. Un tad tiek pasūtīta tanka, caur kuru dievību mēs varam palīdzēt šai apziņai aiziet augstākos līmeņos. Nu jā, tas būtu tāds sadalījums. Un tad, lai jūs saprast, kā izskatās, varbūt tāds pilnīgi klasisks piemērs, es atnesusi tanku, kura ir mana pirmā tanka, kuras uzluzmoju savā dzīvē un arī skolā. Un te ir pilnīgi klasisks piemērs. Tas ir kā tam vajadzētu būt. Mūsdienās visādas interpretācijas ir par lietu un krāsas mainās un viss kaut kas šeit, tad viņa iešūta automā. Pārsvarā šādā veidā tas tiek izmantots klosteros, un tad, kad dievība netiek praktizēta, šis aizkariņš ir novilks tā kā lejā. Un tas varbūt arī tāpēc, ka bieži vien tākās mēs varam redzēt arī dusmīgās dievības un visādos savienojumos ar sievišķā un vīrišķā savienojumu. Tas varbūt kādam, kurš nesaprot šo filozofisko nozīmi, varētu likties kā kaut kāds seksuāls rituāls un lai nepārprastu un nevestos kaut kādas nepareizas domas, tas tika aizklāts un tikai tad, kad tika praktizēta konkrētā praksa, tad tika atvērts vaļā. Un šeit mēs redzam tātad zilais fons, kas arī simbolizē Budas prātu. Tad mēs redzam iekšējo mājiņu, kas simbolizē Budas mācību, un Budas ķermenis ir dzeltenā mājiņa. Šīs sarkanās durtiņas ir kā eja, kā sarkanais paklājs dievībai, un ieiet šajā tankā iekšā. Šeit mēs redzam arī tādas pavisam noskaidrotas lietas, kā sarkana maliņa ir abās pusēs, un tā ir tāda iekšējā baltā maliņa. Šā sarkanās maliņas ir tā kā kreisais un labais kanāls cilvēku ķermenī, un pati tanka ir kā centrālais kanāls. Un, ja es jums varētu pagriezt otrādi, bet es negriezīšu otrādē, bet arī viena svarīga lieta ir tankā ir, es parādīšu. Šeit ir otrā pusē, ir uzrakstīta tibetiešu burtiem uzrakstīta mantra. Un tā mantra tiek rakstīta tāpēc, ka, ja mēs viņu neuzliekam, tiek domāts, ka var iemājot kāds nelabs gars tankā. Un līdz ar to mēs tā kā ierakstot Omā Hum Sohā, kas arī simbolizē Budas ķermeni, runu un prātu, mēs viņu tā kā pasargājam. Tad, kad tanka tiek vēl radīta un nav uzlikta šī mantra, tad mums ir māksliniekiem ir speciāls altārs, kā vajadzētu, ko tur vajadzētu uzlikt un kā piedāvāt krāsas un notiņas un instrumentus, ar kuriem mēs strādājam, un tad vienmēr tanka ir jātur blakus instrumentiem, ar kuriem tiek radīts darbs. Tā arī tā kā pasargājot viņu no šiem ļaunajiem gariem. Un, nu jā, un tad, nu jā, šeit vienkārši arī klasisks veids pilnīgi, kā tas izskatās. Un šeit jūs redzat, kādas ir tempļos, vienmēr šeit tieši kā reiz notikās mācības, un viss tanks ir atcerts, viņas tiek izkārts, arī varbūt pat parasti tā nebūtu, kad ir tik daudz vienā rindā. Bet tāpēc, ka tur notikās liels mācības klosterī, tad viss ir izkārts, kas ir par to tēmu un atcerts. Un jā, un šeit mēs redzam bildē to, kā viss ir pirms tam noteikts, un kur it kā sākotnēji liekas, ka māksliniekam nav nekādas brīvības, un kur paliek tā kreativitāte un tā pašizpausme, kas varbūt tik ļoti svarīgi ir māksliniekiem šeit rietumos. Tad no Budas perspektīvas ir tieši tāda, ka tā
kreativitāte ir tajā, ka mēs spējam tā kā atbrīvoties no tā sava ego un šīs vēlmes pašizpausties. Tas ir tas augstākais līmenis kreativitātei. Un arī tad es nedaudz pastāstīšu par to, lai saprastu, ka tanki ir vienkārši kaut kāds dievības attēlojums, bet kad jebkas, kas tur atrodas, tam ir nozīme. Un šeit mēs redzam, ir Buddha Shakyamuni, un viņš ir vispopulārākajā pozā, kas ir meditācijas pozā, un viņa labā roka skarās zemē. Ar to viņš tiek simbolizēts tas brīdis, kad Buddha Shakyamuni sasniedz apgaismību Bodhgajā zem bodhi koka, un tajā brīdī viņš skaroties pie zemes aicināja zemes dievieti būt tam liecinieks. Tad jūs redzat, viņa kreisajā rokā viņa ir meditācijas mudrā, vai arī, šajā tankā viņa tur mūka trauciņš, kurā tad klasiski mūki parasti pārvietojās pa pilsētu un lūdz ziedojumus, un tur zilā krāsā, jo viņš ir bijis tā, metāla vēsturiski Indijā. Tad mēs redzam, Budam Shakyamuni ir pagarināts auss, un tas liecina par to, ka viņš nāk no karaļa dzimis, par to, ka viņš bijis princis un nesājis ļoti smagus auskars. Kā visi mūsdienās, kas tājas tuneļus ir no Karelska, jā. Tad mēs redzam, uz viņa galvas augšējā maliņa ir ušniša, kas norāda uz viņa īpašajām zināšanām. Tad lotus, uz kuru viņš sēž, simbolizē šķīstību, tīrību, saules un mēnesi disks, uz kuru viņš sēž, runā par relatīvo un galējo bodhicitu. Un bodhicita ir, mēs tā vienkārši varētu pateikt, cilvēku prāta stāvoklis. Jā, apgaismots prāta stāvoklis. Jā, tātad šeit nav nekā arī vairāk. Šeit, tas, kad apkārt viņam ir ārpēc es ļoti pieradusi klausīties visu laiku angļu valodā, kad es nespēju tūkot savā galvā tos nosaukumus. Varavīksne viņam apkārt, tās var būt visdažādākajās formās, tās atšķirās dievībām. Ir tādas, kuras ir ar vairākām krāsām, ir tādas vienkāršākas, bet tas arī liecina par viņa apgaismības stāvokli. Tātad šeit ir ļoti, un te ziedojums tie ir domāti dārdakmeņi. Bet arī tas piedāvājums Budam var ļoti atšķirties. Tas, ko mēs piedāvājam pārsvarā, ir kaut kas ir visvērtīgākais. Un arī šeit apakšā mēs redzam, ir karaļa un karalienes auskari, ir ziloņkals, ir korals, ir tā kā mācības un pārējie darbmeņi. Tas, protams, tiešām nozīmē, ka mums būtu jānogalina zilonis dēļ viņa ilkņiem un jāziedo Budam, bet tas viss notiek mūsu prātā, jo, kā jūs teicat, tas kalpo mums meditācijā kā palīdzība. Šeit ir attēls no tā, kad Nepālā es mācījos skolā, kur ir zem Šičena klostera. Tas ir liels klosters, ļoti pazīstams Nepālā, varbūt tāpēc, ka tur dzīvo vairāk 800 mūki. Viņš ir arī populārs ar to, ka viņu sponsorē Richards Gīrs. Un tur ir vēl daudz citu iemesli, kāpēc viņš ir tik pazīstams. Bet ar to kaut kā man nelikās pietiekami, tāpēc, ka skolā, varbūt tāpēc, ka mēs visi sākam no 0 punkta, mēs mācāmies ar parastām krāsām, kas ir akrils vai vēl arī iespējams tas var būt poster colors, kas ir plakāta krāsa, bet tajos vēsturiskajos laikos
viss tanks tika radīts naturālām krāsām, bērsti akmeņi, un man tieši to ļoti gribējās, kad es ļoti intensīvi meklēju, kurš to varētu iemācīties, un es atradu vienu pasniedzēju nepālieti. Viņš ir nevarī, tur nepālieši, viņi arī sadalās pa visādām, tā kā mums ir latgaļi, zemgaļi, un kaut kas tam viņš ir nevarīgi piedarīgais, un viņi ir tieši tie, kas atbildīgi ir par mākslu visā, kad man dod kā ielējā. Un viņš ir viens no 4, cik es zinu, kurš joprojām strādā ar naturālām krāsām un ar īstajiem akmeņiem. Un tas, protams, ir ļoti ilgstošs un varbūt mūsu laikam tāpēc tik ļoti sarežģīts un vairs nepielietots, kad cilvēki vienkārši nav gatavi ieguldīt to darbu un bērst akmeņus, un arī varbūt tās izmaksas ir diezgan lielas, jo akmeņi tiek iegūti no visādām pasaules malām. Tas nav tā, ka viss nāk no Nepāles vai no Tibetas. Tur ir akmeņi, kas ir no Indonēzijas, ir no Čīles, un ir no Afganistānas lapis lazuri un malahīts. Un tas viss ir jāsakolekcionē, un tad vēl jāiegūt šis darbs. Un tad mēs esam 3 meitenes, manas kursabiedrenes, kurām es kopā mācījos arī skolā Šičeņu klosterī. Mēs gājām tā kā pie privāta skolotāja, pie šī nepāliešu pasniedzēja, un mēs nedēļu pavadījām tiešām naturāli baržot akmeņus. Un mums bija ļoti limitēts laiks, tāpēc, ka Nepālā ir tāda lieta, ka, ja tu esi turists, tu nevar uzturēties tur ilgāk kā 5 mēnešus, un arī skolā tas nozīmē, ka es esmu ne ilgāk kā 5 mēneši, bet man tajā laikā ir jāapgūst viss tas, ko citi dara gada laikā. Un tad kaut kā vēl pa tiem 5 mēnešiem es mēģinu atrast to mazo brīdiņu, kad tu varētu pabeigt tos akmeņus. Un tad mēs bijām nedēļu nobērzuši tos akmeņus, un kad pienāca tas brīdis, ka mēs tad varētu sākt strādāt, tad pirksti ir asinī, un tu vairs neko nevari padarīt, jo vienkārši tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Tad es gribēju jums parādīt, kā tad izskatās darbs, kurš ir radīts ar akmens krāsām. Tas ir Buda Amitājus. Buda Amitājus ir ilga mūža dievība. Šī konkrētā tanka ir gandrīz vai kopija no viena darba, kurš ir privāta kolekcijā, bet no 15. gadsimta. Un šī darbā mēs varam redzēt tieši to, ka ir ļoti liela Indijas ietekme. Piemēram, Amitājus ir rotāts ar darblietām, kuras ir ļoti tipiskas tajā laikā Indijā, un arī viņa kronis uz galvas ir ļoti tipisks tam laikam Indijas rotām un atribūtiem. Viņam apkārt ir 8 bodhisattvas, bet tas nav zināms, tāpēc, kad arī grāmatā, no kuras tad es ņēmu šo referenci, bija ļoti daudz neskaidrības par to, jo šī tanka ir unikāla ar to, ka viņi ir ļoti netipiski, gan proporcijās, gan arī izkārtojumā, kā viņi ir radīti. Tas būtu tieši tāpēc man likās ārkārtīgi interesanti, un es tieši viņu izvēlējos, lai tā kā apgūtu šo krāsu, to tehniku un izmēģinātu, kā tad ir. Jā. Šeit ir jau procesā, kad mēs gleznojam. Tā gleznošana tiešām notiek no rīta līdz vakaram, un liekas, ka varētu vēl pa to visu laiku tā kā apgūt budismu filozofiju, kas, protams, bez tas iet roku rokā, tad ir jāzina tas, ko tu dari, bet tiešām tam nesanāk laika, un man liekas, kad tam ir jāvelta vēl nākamie 6 gadi, tad, lai es tās savas prasmes savienot kopā ar zināšanām, un skolā mums nemāca budismu filozofiju, mēs nodarbojamies tikai ar praktisku darbu, jo arī kaut kā aizvēsturiski viņiem ir licies, ka no sākuma ir jāiemācās tehnika, un tad tu sāc tā kā saprast, ar ko tu nodarbojies. Kas, protams, ir labi, ja to cilvēki arī turpinātu darīt, bet kas notiek varbūt mūsdienās, ko novērot Nepālā, ir īpaši, kad ir ļoti daudz parādījušies tanku veikalu, un mākslinieki tur sēž vairākiem simtiem pa vairākiem stāviem vienā mājā.
un viņi pilnībā nesaprot, ko viņi dara. Viņi tikai kopē attēlus, un no tās kopēšanas, jo viņi vairāk kopē, viņi zaudē arī to atribūtiku, un beigās jau tai tankai vairs nav nekādas nozīmes, jo bez tās nozīmes, tas tikai varbūt kaut kas, ko var pieskaņot pie dīvāna, bet tas nebūtu tas uzdevums. Šeit ir mans skolotājs, kurš ir iekāvis pēc iekšā savā tankā, tā ir Šrī Jandra. Un, ja kaut ko tādu es izpildītu skolā, man noteikti momentāli izmestu, jo nekas tam līdzīgs nav pieļaujams. Viss, kas ir saistīts ar dievībām, tankām un atribūtiku, nekādā gadījumā nedrīkst atrasties pie kājām. Tam visam ir jābūt paceltam virs acu līmeni un nerunājot par to, cik vēl varētu iekāpt tajā darbā iekšā. Un man arī ir tāda bilde. Tikai ar viņu atļauju, bet, tāpēc, kad iekšējā daļa vēl nebija vispār aiztikta, un tad nebija ar zīmolu uzzīmēt nevienu dievību, tad likās, ka varbūt nav tik traki, ja? Un es gribēju, vēl pārsvārds par skolotājs ir Sudašanas Suvalī, un viņš ir ļoti īpašs ar to, kad savā laikā varbūt jūs kāds esat redzējuši Bertolucci filmu Mazais Buda, tad tajā filmā viņš ir galvenais mākslinieks. Un neskatoties uz to, kad viņš ir izpelnījies šo atzinību un viņš ir pazīstams Nepālā, viņš ir ārkārtīgi pazemīgs un vienkārši cilvēks. Un es laikam tādus neesmu daudz satikusi dzīvē, kad tavs skolotājs var kļūt tev īpaši tuvs cilvēks, ar kuru tu vari padalīties pilnīgi visās savās kaut kādās pārdomās un kaut kādās problēmās un ļoti īpašs cilvēks. Šeit ir atbraukušas arī divas skolas biedrenes, viena no meitenēm ir no Japānas un otra ir Nepālieta. Viņas varbūt manā ietekmē, jo es diezgan intensīvi visiem stāstīju to, ka mums skolā ir jāsāk glaznot ar akmens krāsām, jo tas darbs, ko mēs ieguldam strādājot ar akrilu krāsām, viņš jau nemazinās. Vienīgi tas, ka to krāsu kvalitāti viņi atšķirās arī tajā, kad akrils un īpaši jau plakāta krāsa viņas balē ar laiku. Es nezinu, 30 gadu, 40 gadu mēs redzam kaut kādas krāsas atšķirības, un it īpaši šie darbs tiek turēts saules gaismā vai arī varbūt apgaismojumā lampu. Un kā it īpaši Nepālā un Tibetā viņi tanks nepārtraukti par tempļos zem kubināmo kociņu tiem dūmiem un viņas melnē un visāds problēmas viņām ir. Tad akmens krāsa viņas stāv gadsimtiem, viņas nebalē. Un viņas tiešām ir tādas, kādas viņas ir, un viņas nemaina savu to brīnišķīgo piesātinājumu, kas viņās ir. Tad viņas bija atbraukušas meitenes paskatīties uz akmeņiem, jaunas skolotājs stāstīja par katru to akmeni. Šeit ir mākslinieka altārs. Viņš ir pa vidu noliec Guru Rinpoche statuju, kas ir skolotājs, kurš arī ieradās Tibetā. Un tur ir garš stāsts par viņu, bet nav tik svarīgi, mēs tur varam nolikt Buddha Shakyamuni vai vienalga kādu citu statuju, kādu mēs gribam, zaļā stārs, baltā stārs statuju. Vienalga kādu aspektu mēs gribam praktizēt, mēs noliekam tā statuju tur. Tad ir grāmata, kā mēs redzam. Standarta altārī varbūt tur būtu nolikti tā kā Budas teksti, tā kā Budas mācības teksti. Šajā gadījumā viņš ir nolikts mākslas grāmatu. Tad ir rotiņas uz altāra, ir trauciņi ar ūdeni, kur ir kā piedāvājums. Un tad tur ir banānās asprolisti kociņi, smaškociņi un svecīts un kaut kāds ēdiens piedāvāts. Bet tas nedaudz tur ir pa daudz viskaut kā, tāpēc, ka tur ir kaut kāds festivāls. Bet tas ir diezgan standarts. Tāpēc, ka arī tās krāsiņas, kas ir lejā, tās katru dienu tiek piedāvātas un to dara katru dienu no jauna. Tas nav tā, ka tas tur stāv un viņš tur viss aput un tā tur arī paliek. Katru dienu mēs tā kā piedāvājam no jauna, uzliekot tās krāsas, ūdeni un izkārtojam. Jā, šeit es gribēju jums, mēs jau esam aizlikuši tādu.
šeit ir viens darbs, kurš diezgan nopietni ietekmēja man izvēli, kāpēc es vispār devos uz Nepālu. Un, jā, kas bija tā kā tāds iniciators vispār manai interesē par to. Neskatoties jau uz to, kad es biju beigusi jau tajā brīdī Latvijas Mākslas akadēmiju, un it kā man nekas neturēja, es biju brīva, man vairs nebija nekas tāds, kas man turētu īpaši Latvijā. Es biju aizdevusies ceļojumā uz Indiju, Ladaku, kur mēs bijām tādā, plēzību braucienā, es teiktu. Un viss man tur likās interesanti, un mēs staigājām pa klosteriem, bet tajā laikā man nebija tāda sajūta, ka es gribētu kaut ko tādu mācīties. Es esmu nedaudz uzaugusi ar tādu ieskatu par budismu, jo man mamma ir par to interesējusies, un es vienmēr to esmu kaut kur tā pakaušu aizmugurē dzirdējusi. Bet bieži vien es vienkārši to laiku, kāds mūsu dzīvoklī sniedz šo budismu mācību, to laiku izmantoju labi izgulēties. Un tad šis brauciens uz Ladaku bija caur Amsterdamu. Un Amsterdamā bija pāris stundas, un es biju bijusi kaut kad pirms tam Amsterdamā jaunības laikos, un tur jau viss brauc citi iemeslu dēļ. Bet tad bija pāris tās stundas, un es kaut kā vienkārši pilnīgi nenozīmīgi bez nekāda mērķa, neko apskatīties, neko staigājot pa ielām, pēkšņi ieraugu tibetiešu karodziņus. Es domāju, cik forši ir tibetiešu karodziņi, un jāiet iekšā, un tur tā tāds neliels pagrabstāviņš, un es noeju lejā, un tur pavadās veikaliņš, un tur iet tālāk vēl viena telpa, un tur ir studija, un tur vēl ir trešā telpa, tur izstāsta tā kā meditācijas zāles. Man priekšā iznāk divi jauni tibetieši, kuri tur priecīgi man sagaida šī lieta. Un es tā kā, forši viss, un es tā domāju, vai viss tā notiek, es tā kā braucu uz to Ladaku, un ieteiktu lādējiem tibetiešiem. Un izrādās, tā bija studija, kuru ir atvērs tibetiešu mākslinieks, viņu vārds ir Tašī Norbu, un viņš ir bijis viņa svētības Dalai-Lamas mākslinieks. Un strādājis tiešā pakļautībā, vai kā to varētu teikt. Tā kā viņa pilī viņš ir strādājis kā mākslinieks. Un šis ir Tašī Norbu pēdējais darbs, ko viņš ir radījis kā tanku mākslinieks. Šobrīd Tašī Norbu ir ļoti pazīstams laikmatīgās mākslas pārstāvis, tibetietis. Un viņam ir izstādes visur pasaulē, un viņš tiešām ir populārs. Un tad es redzēju tādu nelielu video par to, kā viņš runā par šo darbu. Un viņš teica, ka šo darbu viņš strādāja 12 mēnešus. Un tas arī laikam ir pēdējais, kad viņš tik ilgi ir strādājis pie kāda darba. Un viņš ir attēlojis viņa svētības Dalai-Lamu, kuram apkārt orālam ir uzrakstīts Om Mani Padme Hum mantra. Tur kā jūs redzat, viņš ir attēlojis Potals pili. Otrā pusē arī ir klosters, manuprāt, pirmais Tibetā celtais klosters, bet es negribētu varbūt kļūdos arī. Un es vienkārši izējot caur tām telpām, saprotu, ka šie divi jaunie munki ir Tašī Norbu brāļi, kuri arī ir atceļojuši uz Holandi, un Tašī Norbu jau pats bija iestājies Beļģijā Mākslas akadēmijā, un viņš jau studēja laikmatīgo mākslu. Un brāļi joprojām tajā studijā zīmē tanks. Un tad man likās, kad šī bilde man uzrunāja, varbūt tieši tāpēc, ka Dalai-Lama ir attēlos tik ļoti realistiskā veidā, nevis tā, kā mēs redzam Budu ļoti divās dimensijās, Dalai-Lama 3-dimensionāls. Un arī tāpēc, ka es pirms tam strādāju tehnikās, kas ir fotorealisms, un kas ir, tā kā mums ir jāmēģina attēlot pēc iespējas dzīvāk un patiesāk tas, ko mēs glaznojam. Un te varbūt Tašī Norbu parāda to savu interesi, ka viņš grib tieši pāriet tajā
jā, no tās klasiskās glezniecības uz to mūsdienīgo, bet manī tas tā kā zemdināja to sajūtu, ka es gribētu no tā laikmetīgā, mūsdienīgā iet uz kaut ko tādu garīgāku un savādāk kaut ko, kam es varētu atrast jēgu, jo kaut kādā brīdī arī tas notika ar mani, kad es pazaudēju interesi par to, ko es darīju pirms tam, jo es vairs nevarēju saprast, vai es gleznoju to, ko es tiešām gribu gleznot, vai to, kas kādam varētu piestāvēt pie dīvāna. Un man tas kaut kā ārkārtīgi skumdināja, un es nevarēju atrast to jēgu tam, jā, un tas bija tāds grūdienis šī tanka, lai es dotos mācīties. Un gribētu pastāstīt, kāds ir, lai nerodās tādu sajūtu, kad visi baigi forši, kad visi mūs tur gaida, bet, nu jā, es iegūglēju tiešām atbraucot mājās, kur var apgūt Tibetas sakrālo glezniecību. Un man parādījās divas skolas, un bija Norbulinga Dāramsalā, un otra man parādījās Tsaring Art School, kas ir Nepālā, zem Šičen klosteri. Un Norbulinga, kāpēc man likās pirmā iespēja, varbūt arī tāpēc, kad es biju šī braucienā Ladakā, un arī Dāramsalā ir būts, un kaut kā likās, ka gribētos tur, bet kaut kā sanāks, ka mans brālis arī brauc uz Dārnamsalu, un es viņam liku kā uzdevumu, lai viņš noskaidro, vai viņi man tā kā pieņemtu vai nē. Un viņi tur ļoti ātri izraidīja no tās telpas, un viņi teica, ka viņiem vispār Baltija neinteresē, un viņi nevienu tur negrib redzēt, un kad nē, noteikti nepieņems. Nu, un tad otrs variants, protams, bija es aizrakstīju uz Nepālu, un tur man vienkārši neatbildēja. Un tad es domāju, es vienkārši braukšu. Tad tā es arī izdarīju, un es ļoti rietumnieciski meitenes aizbraucu ar dāvanām. Man bija konfekškastes, un man bija grāmata par Latviju, kur es negribēju vest, bet man mamma lika. Viņa teica, ka man ir jāparāda skolā, no kurienes es esmu. Un man tiešām bija izkopēts atestāts. Un vienmēr tagad es biju sagatavojusies. Un tad, kad es ierados Nepālā, es aizbraucu tādu vietu, kur ir lielākā stūpa, saucās Bodanā, un ap šo stūpu arī pulcējās visi tibetieši, kuri ir bēgļi no Tibetas. Un tur tiešām tā atmosfēra ir pilnīgi savādāk nekā pārējā Katmandu, jo varbūt tur vairāk ir hinduisti, tad ap šo stūpu Bodnē tur visi ir tibetieši, tur nepārtraukti skan mantras, viss ir ar karodziņiem, viss smaržo, un tur ir īpaši sajūta, un tiešām es iesaku visiem tur kādreiz nonākt, jo tur cilvēki, kuriem nav nekāda sakara ar budismu, un viņiem varbūt tas vienkārši vispār neinteresē, bet nonākot tur, viņiem sāk līt asars, un viņi nesaprot, kas ar viņiem notiek, jo varbūt tas enerģētiskais stāvoklis, kas tur ir vienkārši no to lūkšanas, skaitīšanas, viņš tur gaisā ir īpaši jūtams. Un tad es paliku tā klostera, kurā es tā kā grasījos mācīties tā klostera viesnīcā, viņiem tāda neliela viesnīciņa, paliku tajā viesnīcā, un lai būtu tā kā pēc iespējas tuvāk tajā skolā, es domāju, sākotnēji jau nevar jau zināt, vai viņi mani vispār ņems. Un tad tādas arī ierados skolā ar savām konfekškastēm un grāmatu. Viņi ļoti dīvaini uz mani skatījās. Viņi tiešām nesaprata, kas tā pa grāmatu un priekš kam tās konfekts. Tik tieši neēd saldums. Viņi vienkārši neinteresē saldumu. Un tad viņi vienkārši, tā arī bez nekādām tādām ievadiem. Labi, tad ej augšā un tev tur parādīs, kas jādara. Labi. Un tā es ieeju telpā, kurā ir viena paliela telpa, tur sēž pusi gar vienu malu mūki, un otra pusi telpā sēž ar parastiem cilvēkiem. Un es kautrīgi vienkārši ieeju tajā telpā, apsēžos maliņā un skatos, kas notiek. Un tad rīts sākās ar to, kad 8 no rīta visi sāk skaitīt lūkšanas. Tas ilgst apmēram pusstundu, ir speciāla grāmata, pēc kuras katru dienu ir citas lūkšanas, kuras mēs skatām. Un tad ir 5 minūšu meditācija.
tā ir īpaši nepieciešams, lai katrs atnākot no savām kaut kādām mājas problēmām vai lietām, kas ir notikušas pa ceļam, lai nomierinātos un varētu tiešām noskaņoties tam, ko darīs tajā brīdī skolā. Un tad, kad tas viss bija beidzies, tā kā visi tie studenti, viņi vispār tā kā man nepamanīja, ka es tur esmu. Bija tāds sajūta, ka tas kaut kas neredzams. Un viņi vienkārši tā kā sāk izklīst, un katrs ietur uz to savu pusi pēc kaut kādām savām lietām. Es vienkārši palieku, un es tā nesaprotu, kurš ir pasniedzējs, kurš ir students. Un, tā sajūta ir tāda, kad nav nekādas kārtības. Tur neviens tā nenāk un nesaka, tagad nāc, mēs tev iepazīstināsim ar šito vai ar to. Un tad es kādu laiku vienkārši mēģinu pats saprast, kas notiek. Es saprotu, ka es nesaprotu, un es eju lejā uz office, un tā kā stāstu, ka es īsti nezinu, uz kuriem man jāiet. Viņi saka, tev taču nav jābūt tajā tāpā, ej tur lejā. Un tad es nonāku tā kā viens stāvu zemāk, un tur ir tā kā pirmā kursa klase. Un es ieeju šajā klasē, un tad tur es neredzu nevienu ar tanku, nevienam nav šis rāmis, nevienam nav šis audeklis, un es tur neglazno neko. Un man tā sajūta, protams, bija tāda, kad es esmu tur ieradusies, kad es tūlīt glaznošu, un es tak zinu, kā to darīt, un braukšu mājās, man jau būs vesela kaudze ar tiem darbiem, man jau būs kaut kas jārāda, par ko es tur 5 mēnešus darīju. Un tad ienāk klasē skolotāji, kur, es teiktu, ir jaunāki par manīm, un viņi ir, nesen kā beigusi to pašu skolu, un tad viņi man saka, nāc man līdzi, un es tev tagad iedošu tādu koka dēlīti, un viņi man iedod koka dēlīti, un koka dēlītim virsū uzsmērējam sviestiņu, un uz tā sviestiņu mēs tā uzdrupinam virsū krītu. Ir tāda maisiņa, tā kā viņi tā sitot, viņš tā uzbirst un pielīt. Un tad viņi man pagatavoja tādu īpašu irbulīti, kas ir no bambus, galiņš ļoti ass, nodedzināja galiņu, lai ir īpaši ass. Un tad uz tā dēlīša viņi man uzzīmēja vienu lapiņu. Puķis lapiņu vai koku lapiņu, es nezinu, kas tā pa lapiņu, lapiņu. Un viņi man saka, un tagad atkārto to, cik tev tur sanāk uz tā dēlīša. Un es reāli domāju, ka viņi smējās. Man bija tāda, es nevarēju, kā, kad tā, bet es tak māku zīmēt tās lapiņas, kad man tiešām likās šausmīgi, tā kā smieklīgi, bet, tajā brīdī, tāpēc, ka es esmu pilnīgs jauniņš, es nezinu, kāds tas turpinājums tam visam būs. Es ņemu to dēlīti un neju maliņā un zīmēju. Un saprotu, ka ir ārkārtīgi grūti, tāpēc, ka es kaut kā lieku to roku virsū uz tā dēlīšu, un man tur smērējās, un es jau tur esmu sasmērējis to dēlīti, un kaut kāds lapiņas es sazīmēju, un es nesu viņai atrādīt. Un viņi tā smuki paņem ar lupatiņu visu notīri nost, un saka, nav labi jāpārzīmē. Un tā tas turpinājās, es jums teikšu, vairākas nedēļas. Lapiņas pārgāja uz puķītēm, un puķītes pārgāja uz nedaudz sarežģītākajām formām, bet tas tiešām mani veda tādā histērijā. Es biju ārkārtīgā tādā iekšējā cīņā pat ar sevi. Es zvanīju uz mājām, es teicu, ka es braucu projām, man tiešām, ka tas man viss nav vajadzīgs, un kad es to negribu turpināt, un labi, ka man ir tādi mājinieki, kuri man atbalstīja, un viņi man kā reiz teica, ka nē, tas ir jāturpina, ja es esmu aizbraukusi, tad vismaz to vienu laiku man tur ir jānovelk. un tā es kaut kā tās pirmās nedēļas tā kā vadīju. Un tad ir tā, ka tā diena ir sadalīta, kad rīt sesijā mēs tā kā zīmējam, un tā kā tajā pēcpusdienas vakar sesijā ir tas gleznošanas moments. Bet tajā pirmajā kursā mēs nodarbojamies ar šo lapiņu zīmēšanu, un tur ir vesela grāmata ar tiem basic drawings, kuriem ir jāiziet cauri. Tad to pašu mēs atkārtojām uz papīra. Un es te vienkārši paņēmu līdzi, lai jums ir ko paskatīties, jo tas, man liekas, ir superīgi vienkārši. Šādi izskatās lapiņas un puķītes. Un tas, ko es sapratu, ko viņi no manī mēģina dabūt, ir tas, ka es jau varu uzzīmēt to lapiņu, bet es neesmu gatava
gan labo, gan kreiso pusi tai lapiņai identiski vienādu, jo tas vienkārši manā galvā nav kā tāds pareizs kompozīcijas vai labs stila kaut kāda izpausme. Vienmēr mēs mēģinām kaut ko radīt jaunu, mēs gribam kaut ko savādāk, un viņi tādā veidā man lauza vienkārši, kad to lapiņu zīmējot gan labā puse, gan kreisā puse, viņām ir jābūt identiski precīzām, vienādām, viņas nedrīkst atšķirties. Un tādās lapiņas no vienas, šeit ir, piemēram, uguns, te ir mākonītis, dažādi dizaini ir, kā jūs teicu, visādi pilna grāmata. Te ir, tad puķīts ir šāds, šis saucās double shadings, dubultais ēnojums, šis ir parastais ēnojums. Lotusiņš, vienmēr sakot, šādiem attēliem. Augstāk pats jau neredz. Te ir visādas zīmes un simboli, kas parādās tankās, kas, protams, ir jāapgūst, to es saprotu tikai tagad, bez tā viss vispār nav iespējams neko darīt. Bet man, kā mākslinieci, es pati sevi uzskatīju, beigušai akadēmiju, tas likās vienkārši ārkārtīgi traki, ka man ir jāatgriežās mājās ar kaut ko šādu. Un to es sapratu pēc pāris mēnešiem, kad es tajā pirmajā gadā tā arī nebūšu gleznot to tanku. Tas nav paredzēts un tas vienkārši nenotiek. Un varbūt tas ir arī viens no tiem galvenajiem iemesliem, kāpēc rietumnieki nespēja pabeigt šo skolu. Ir ļoti daudz tādi, kuri tur ierodās, un viņi sākotnēji ir ārkārtīgi ieinteresēti, viņiem viss tas ļoti patīk. Varbūt ir tāpēc, ka tur ir forši, vienkārši tu katru rīt dzirdi to mūkus, mantru skandēšanu, visu tā atmosfēru, un kad tas kaut kas jauns, tur tā atmosfēra ir ļoti tāda brīva, labestīga, tāds miers, klusums, viss jūtās tāda apgarot. Bet tajā pašā laikā, kad tu tur esi ilgstoši, tu sāc saskaties ar tām grūtībām, un tās iekšējais ego viņš nespēja izpausties. Un tas vienkārši mūs smacē mest. Bet, nu jā, tā es kaut kā saņēmos un es tur atgriezos. Man bija tāda iespēja un es atgriezos un ar katru gadu es it kā sāku justies nedaudz redzamāka. Bet tāpat tas turpinājās, jo neviens īsti tev neko nemāca. Nenotiek nekāda pasniedzēja priekšā nākšana un lekciju vadīšana. Arī tad, ja tu dari kaut ko nepareizi, viņi tev to neteiks. Ir tā, ka katru reizi, kā tu esi kaut ko izdarījis, tev ir jāiet ar to lietu un jārāda, vai tā ir labi. Un viņu kultūrā tas ir kaut kā ļoti pašsaprotami. Viņi ir skolotājs, kā jau es teicu, jau no seniem laikiem kaut kas ļoti augstu godājams. Un viņi to pilnīgi tā normāli arī dara, bet man kaut kā tas bija tik jocīgi, jo man liekas, kā pasniedzējiem ir jānāk un jāpasaka man, kā man ir jādara. Un viņi visu laiku bija, ka neērti iet un katru reizi prasīt un prasīt. Un es domāju, ka es tur esmu sagludinājis visu kaut ko par to laiku, kamēr es mācījos. Jo nebija tā kā īsti skaidrs, vai es daru pareizi vai nepareizi. Un tad, kad darbs jau bija pabeigts, un tas darbs jau ir ilgstošs process, tas ilgst mēnesi un dažreiz pat vairāk, es saprotu, kāpēc viņi man nepateica pirms tam, kad es to esmu izdarījis nepareizi. Un tad viņi viņam tā atbild, ka tu jau man vienkārši neprasīji. Nu jā, tā, pilnīgi tā savādāk tā uztver par lietām, kā notiek, kā jājautā, kādas attiecības ar skolotājiem ar studentu. Jā, un 2. gadā tad es beidzot tiku pie tās tankas gleznošanas, un tad šis būtu Šakimuni ir mana 2. kursa darbs, man 1. tanka. Un tad vienmēr tas ir tāds tā kā ļoti priecīgs notikums, notiek pasākums, tāds tā kā svinības, kur mēs uzsaucam tā kā visiem skolas studentiem tāds gardums, un mēs dzeram tēju, un tas ir tāds ļoti priecīgs notikums. Nu jā. Un varbūt kaut kur uz beigām, tad jau, kad es biju kādā 4., 5. kursā, es sāku tikai just, kad viņi uz maniem sāk skatīties, kad es esmu vienlīdzīga. Un arī tāpēc varbūt, kad es
neviešu uzticību pēc savārējā izskata, kad varētu man uzticēties, ka es varētu darīt kaut ko, kas būtu sakarā ar sakrālo mākslu. Jo tāda izskata jaunieši kā es, tur nāca daudz, tikai viņi bija daudz krāsaināki, viņi bija pārsvarā visi notatuvējušies. Un viņi tur bija ieradušies arī tāpēc, ka tas ir ārkārtīgi modīgi tagad tetuvēt budismu dievības. Un tas ir kaut kas, ko manā skolā mēģina ļoti nosargāt. Viņi ir, tas bija īstenībā viens no pirmajiem jautājumiem, es aizmirstu. Mums vadēja, viņi man prasīja, vai es arī nēsāju drēbes ar budas attēlu. Es teicu, ka nē, ka nav neviens, bet es zinu, ka Latvijā mums tāds, un es tā domāju, bet tas ir labi vai slikti, viņi nekad nenēsām, nekad nenēsām. Nu jā, un tad varbūt, kad tu jau katru gadu tur atgriezies, tad viņiem rodās tā sajūta, kad varbūt tiešām tur ir kaut kāda nopietna nodoma, un kad varbūt tu to neizmantos kaut kādos veidos, kā viņi to gribētu. Un es kaut kā veiksmīgi šogad pabeidzu to skolu. 6 gadu Nepālā, jaunā filma. Un ir tāda jocīga sajūta, es neesmu bijis 6 gadus rudenī Latvijā, un kā depresija vai kas, man liekas, ka man te nav jābūt, bet tajā pašā laikā, man liekas, ka ir ļoti forši te būt, un tas ir kaut kas pavisam jauns šeit, un arī šeit es varu atrast to mierīgo vietu, nomazgāties un sakārtot istabu un pagluznot tādā mierā, un viss var turpināties arī šeit. Protams, skolā ir vēl 3 gadu turpinājums, kas ir filozofijas klases, kuru es pieļauju, ka es nevarēšu apmeklēt. Bet, tas ir tāds mazliet zvanīts šo tātad, un te vēl ir par Tašī Nagūs, vienkārši gribētu parādīt, kā tas interesanti notiek ar pašiem tibetiešiem un kā viņiem tas ir mainījies pēc Ķīnas iebrukuma Tibetā. Mēs zinām ļoti daudz no viņiem izceļoja un aizmuka uz Nepālu un Indiju. Un tad tiem, kuriem bija arī tālāk iespēja, viņi aizceļoja uz citām Eiropas valstīm vai uz Ameriku. Un viņa dzīve saskārās pilnīgi ar jaunām lietām, un viņi sāka mainīt to savu pasaules uztveru par to, kas ir māksla, un kā viņi varētu izpausties šī sabiedrībā, rietumu sabiedrībā. Un tad Tašī Nagū ir viens no tiem piemēriem, kurš nāk no Dalai Lamas pils uz Holandi un studē Beļģijā. Te ir viņš pats. Un te viņš ir pie vienu no saviem darbiem. Tur ir redzams budistu mūks, pāris lidojošie. Es nevaru, protams, pateikt, ko viņš domāja ar to darbu un tā. Bet tas, kas tur parādās, ka viņi nevar distancēties no tā sakrālā, no reliģiskā, jo Tibetā nav bijusi cita mākslas izpausme kā tikai sakrālā māksla. Tur neattīstījās nekāda folka māksla un nekas tam līdzīgs, tāpēc arī, kad viņai netika uzskatīts, ka tam ir jebkādu jēga. Vienīgā jēga bija sakrālā vai mākslā. Un šeit ir vēl viens no viņa darbiem. Un es jums parādīšu vairākus no šiem mūsdienu Tibetas laikmatīgās mākslas pārstāvjiem. Un es teiktu, ka viņos visos ir viena tā iekšējā lieta, viņi nespēja distancēties, un viņi nevar paskatīties pasauli savādāk kā tikai caur dievībām, ar budisma atribūtiku. Šeit ir arī šis ir viens cits mākslinieks. Tas bišķiņ, nezinu, kā bija Tenzins Ringzins, iespējams. Un viņa darbi atkal ir ar to, ka viņš mēģina laust tos stereotipus un savienot popkultūru ar to Tibetas sakrālo glezniecību. Viņš ir uzaudzis mākslinieku ģimenē, gan viņa
tēvs, gan vecais tēvs ir bijuši klasiski Tibetas tangu gleznotāji. Varbūt arī kaut kādā ziņā tas, ka viņš negribēja iet to pašu ceļu. Es nezinu, kas viņus to iespēdoja, bet viņš arī šobrīd dzīvo Amerikā un ir ļoti veiksmīgs mākslinieks. Ļoti klasiski, kā mēs redzam, arī tie gurnu apsēļi no indiešu tradīcijas nākuši. Tā kā viss tā atribūtika arī šie rotājumi ap rokām, viss tas ir klasiski indiešu, tibetiešu mūzika. Un šis ir viens cits atkal mākslinieks, kas neesat ārprātīgi slikti ar šiem vārdiem. Viņi visi ir tenzini vai taši, un tur tikai mainās uzvārds. Bet arī tie ietver sakrīt bieži. Un šis mākslinieks ir īpaši ar to, ka viņš ļoti daudz runā par politiskām lietām, par to, kas notiek Tibetā šodien, un viņš mēģina parādīt to ar saviem darbiem. Un, šeit ir guļošais Buda šādā pozā. Buda aizgāja parinirvānā, un varbūt šeit viņš ir, kā jūs redzat, parādīts liesmās. Varbūt ar to viņš ir domājis to, ka mēs zinām, ir daudz gadījumu, ka tibetieši ir pašaizdedzinājušies, tā kā protestētu pret esošo iekārtu Tibetā. Jā, un ja jums ir iespēja noskatīties šo filmu Bringing Tibet Home, un šī filma ir par vienu no viņa projektiem, kas, manuprāt, ir superīgs par to, ka viņš ir šādos maisos sasietos atvedis vairāk kā 20,000 tonnas, kļūdot, zemes no Tibetas. Un šajos maisos sakoliksnējot šo zemi no Tibetas, viņš atved uz Nepālu, un viņš uzbūvēja tādu tā kā instalācijas veidās staging, tā kā tādu paaugstinājumu, uz kuru viņš izbēra visu šo zemi un ļāva cilvēkiem, apmeklētājiem kārt un iet pāri šo laukumu un tā kā pēc tam runāt par to, kādas ir tās sajūtas atkal uzkāpt uz Tibetas zemes. Un arī tajā filmā ir viens tāds momentiņš, kur viņam ir tāda maza kastīte ar to zemi, un viņš ir ieradies pie viņas arī Dalai-Lāmas un ar to kastīti, un viņš viņai saka, tā ir zeme no Tibetas, un tad Dalai-Lāma, kā jau parasti. Un viņš tajā zemītē tā smuka pirkstiņa ieraksta Tibet. Un tā, man liekas, ir ļoti tāds aizkustinošs un superīgs projekts, un viņam tāda ir vairāk. Šeit ir atkal viens cits mākslinieks, ļoti apviens, tiešām nezinu tos vārdus. Ringzings ir viņa uzvārds. Tašī vai pen, kaut kas uz to puses vārds. Un šis mākslinieks ir, viņš dzīvo Ņujorkā, Bruklunā, un viņam ir sava tanku studija. Un viņš ir varbūt viens no tiem, kurš paralēli tam, ka viņš pats izpaužās arī šādā laikmetīgā formā, viņš pasniedz tradicionālo tanks veidu, bet tajā pašā laikā viņš arī tā kā ļauj viņā ieviest kaut kādas nelielas korekcijas. Un es gribu jums parādīt tādu maziņu video, kur viņš pats var pastāstīt, ko tad viņam nozīmē. How could I did 10 years, like 20 painting, and Van Gogh did 20 painting in 2 days? No. So he's my guru, he's like a teacher, So inspiration comes like this. He didn't stop. So why should we stop? Passion.
do I make art? Okay, that's a basic question. That's the most difficult answer. Good things doesn't come easily. So my passion, I have to struggle it. And when things get mature and my struggle shows fruitful results, then it's time I will share. You know, it will share and people will take it with joy. I thought about this a long time ago, like how why me Tibetan? Why I have no country? Why I cannot go to my country? Why? When my mother escaped, I was born between Nepal and Tibet. At that time,